Jā. Vai prieks redzēt, mīļie ciemiņi un atbalstītāji. Sen jau jūs gaidīju. Paldies, paldies. Es jau tā domāju, ka te kaut kas labi būs. Reku man jau atsūtīja pat cūciņu atbalstītāji. Paldies pa puķītēm. Prieks jūs. Eku ventilatoriņš amans. Esot arī padauzīts, sadauzīts. Un tā, ko lai es jums pasaku, te es esmu pēc tā simulātora. Gudrais pauris sadauzīts. Ārsti teica, ka tur esot kaut kāda firmas zīme palikusi no tā trieciena. Man jau bail skatīties, es jau neredzu. Es nezinu, varbūt beigās provēsim kaut ko te sadarīt, lai varētu apstīties, kas tur ir. Un vēl ir ļoti smags jautājums. Tas, kas kādreiz bija darbam gatavs, ārsts teica, esot lupatās. Viņi tur ilgi mocījās un nezinu, ko viņi tur krāmējās. Vēls viņi zina. Viņi tik pateica, kad ir pusautomāts. Ar roku pacel, pats nokrīt. Tā kā mīļās sievietes, daudz bērnu mātes un visas pārējās, kas kaut ko grib, ģimenīti, visu pārējo. Jūs jau mājā neviena negribat pusautomātu. Vīrieši jau apmēram zina, ko tas nozīmē, ka paceļ un pats nokrīt. Nu, tā. Tik tālu esam. Vienīgais labums tas, kad tas viss ir noticis simulātorā. Ja tas būtu noticis īstenībā, tad varbūt es nemaz te neatrastos. Nu, es tagad domāju, varbūt ir laiks apstīties, kas uz to pauri ir palicis. Bail jau ir, bet kaut kas lietas labā jādara. Nu, izrakstīšos varbūt pēc, nezinu, ka man palaidīs. Nezinu. Tad provēsim vēl kādu sižetiņu uzņemt kaut kur, ja mums sanāks. Labi, paldies. Paldies visiem mīļajiem atbalstītājiem un tā tālāk, kas kaut ko ir redzējis. Kas ir redzējis iepriekšējo, kas ir bijis YouTube, tas ir sapratījis, pa ko mēs tagad runājam. Paldies jums. Nākat, palūrat, kas uz to pauri ir? Kas tur ir?